Par Trīsvienības baznīcas jumta vēsturi. Tā tik tiešām nav pēdiņās minēts jēdziens, bet patiesība. 1742. gadā, sākot baznīcas celtniecību, jau pirmajā plānā parādījās mets par baznīcas jumtu, kā klātu ar Zviedrijas kapara skārda loksnēm. 1758. gadā, nododot baznīcu un veicot tajā pirmo dievkalpojumu, šis kapara skārda jumts bija vēl spožs, nebija klāts ar zaļo patīnu un kalpoja ilgi. Ilgi tas nozīmē vairāk kā 180 gadus, jo sākoties Pirmajam pasaules karam, 1915. gada oktobrī šo Zviedrijas kapara skārda iesegumu jumtam noplēsa. Par to ir vēl īpašs stāsts, jo Vācu baznīcai taču nenācās ciest no Pirmā pasaules kara zaudējumiem vai patriotiskās kustības. Un tomēr Ķezariskās Vācijas armijas intendantūra, vietējie intendanti, pildot plānu par krāsaino metālu nodošanu kara vajadzībām, meta skatu šo jumtu, līdz beidzot 1915. Gada oktobrī sāk aptaujāt Liepājas klemtmeņus, skārdniekus, par to, kas par vislētāko naudu šo skārdu abās pusēs baznīcas jumtam noplēsīs un aizvedīs uz Zāģeru laukumu, tagad Zāles laukumu, kur bija krāsaino metālu pieņemšanas noliktavs. Neviens no, kā man kādreiz baznīcas draudzes bijušais priekšnieks Vils Vijums teica, no kristīgajiem klemtmeņiem nepieteicās. Un tad atrada, kā viņš teica, jūdu izcelsmes klemtmeni, kas bija ar mieru šo darbiņu paveikt. Bet par cik apsolītā atlīdzība bija ļoti maza, tad viņš neriskēja ar sastatņu celtniecību, tas bija pārāk dārgi, ar savu palīgu kopā apmēram nedēļas laikā šo jumtu noplēsa, bet viņam bija bailes kāpt uz baznīcas apkārt esošajām karnīzēm aiz balustrādes. Un tā šīs balustrādes, sektas ar oriģinālo Zviedrijas kapara skārdi, ir saglabājušās līdz mūsdienām. Baznīca nevarēja palikt plika bez jumta 15. 16. gada ziemā. Un tad vietējie amatnieki samet kopā naudiņu, kolektei un uzklāja uz baznīcas jumta dēļu pārklāja papi, jumta darvoto papi, vienā kārtā. Visu neatkarīgās Latvijas laiku šī pape kalpoja par ļoti nedrošu piesegu vējam, lietum, sniegam, krusai, un tikai 1942. gadā, svinot baznīcas apaļu jubileju, jumtu noklāja ar brocēnos ražoto mākslīgo šīferi. Tas tādas 40x44 stūra plāksnes, kas izturēja līdz 44. 45. gada ziemai, kad artilērijas granātu šķembas atkal šo jumtu sacaurumoja. Kā man teica baznīcas vecie draudzes locekļi, pēc tam visus pēckara gadus līdz 1963. gadam jumts bija caurs kā siets, daudzkārt lāpīts, nosegts ar dažāda izmēra papes gabaliem, un ziemās un pavasaros, lietus laikā draudzes locekļi dežurēja šeit augšā ar spaiņiem, jo vēlju iedobumos bija sakrājies ūdens tā, apmēram līdz ceļgaliem. Un tad draudzes locekļi pa ķēdīti smeļot šo lietus ūdeņu notekūdeņus, lēja caur
jumta lūkām lejā. Tikai 1963. gadā baznīcai atkal mainīja jumtu, šoreiz pret tagad esošo, bet arī tas tagad ir nokalpojis savu laiku.